Piena lopkopība ir kā jebkura cita uzņēmējdarbība. Tā ir nepieciešams savs tirgus un savu tirgus cenu. Šobrīd Latvijas piensaimnieki pienu pārdod zem savas pašizmaksas. Jautājums ir tikai, cik ilgi mēs to spēsim. Tādēļ es aicinu ikvienu iedzert glāzi piena, lai laukos būtu darbs. Lai latvieši dzertu Latvijā ražotu pienu. Lai veikalu plauktos ir Latvijas labu. Lai patriotisms neaprobežotos ar latviskām aprocēm vien. Lai mēs novērtētu viens otra ieguldīto darbu. Aicinām šai simboliskajā akcijā Glāze Latvijas ar saviem video piedalīties ikvienam. Un jauno zemnieku klubs, kā nākamos nominē Zemnieku saimu, Latvijas mazpulkas un jauno lauksaimnieku Jāni Grasbergu.